Eiropas sociālā fonda projekta pedagoģu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos mērķis bija veicināt pedagoģu konkurētspēju, rast pārkvalifikācijas iespējas un izstrādāt kvalitatīvu pedagoģu novērtēšanas sistēmu. Projekts aizsākās 2009. gada aprīlī, kad Briselē tika likti pamati jaunas, ar izglītību saistītas aktivitātes atbalstam un realizēšanai. Septembrī šo aktivitāti apstiprina Latvijas Republikas ministru kabinetā un jau oktobrī tiek noslēgts sadarbības līgumi ar 118 Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām. Līdz 2010. gada oktobrim tiek realizēti projekta pirmie 3 posmi, kopā atbalstot vairāk kā 20 000 pedagogu, ieviešot pedagogu plūsmas uzskaita sistēmu. Līdz gada beigām pedagogi tikās vairākās nopietnās un radošās diskusijās, kā arī piedalījās 73 ar projektu saistītos semināros. 2011. gada aprīlī ministru kabinets, paplašinot atbalstītāju loku, pagarina projekta īstenošanu par vēl vienu posmu. Līdz 2011. gada oktobrim projekta ietveros atbalstu gūst vēl 14,5 tūkstoši pedagogu. Norisinās 64 semināri, diskusiju cikls pedagoģu konkurētspējas attīstības scenārija un tiek uzsākta 4. un 5. pakāpes pedagoģu novērtēšana. 2011. gada konferencē konkurētspējīgs pedagogs, personība, kompetence, iedvesma tiek pasniegta pirmā Latvijas izglītības inovācijas balva. 2012. gadā sagatavoti 1507 labās prakses piemēri, tiek turpināts diskusiju cikls pedagoģu konkurētspējas attīstības scenārija, atbalstīti 3742 pedagogi un rīkots 41 seminārs par projekta norisi, sasniegumiem un rezultātiem. Paldies visiem, kas piedalījās!